Par ko šodien parunāsim? Parunāsim par sāpēm. Par sāpēm locītavās. Jums ir kādreiz sāpējušas locītavas kājas, teiksim, ceļgalī, vienalga, elkoņi. Jā, un man sākās man sākās sāpe kreisajā ceļgalā. Man sākās sāpe kaut kad pavasarī, vēlā pavasarī. Nu, lūk, un es sapratu, ka kaut kas ir jādara. Nevar laist, jo dziļāk ielaidīs, jo grūtāk būs dabūt atpakaļ. Un es zinu, ka mums ir labs produkts un hialuronskābe ar chondroitīnu. Un es sapratu, ka man viņu jāpasūta, un es viņu pasūtīju un sāku dzert, bet tad mans notiņš darbā kāpjot no jumta pa trepēm, trepes nebija nofiksētas, un viņš nokrita un savu potīti diezgan pabojāja, pamaitāja. Nu jā, un tad es sapratu, ka, es jau varu vēl pagaidīt, ja, es varu pasūtīt nākošo, bet, viņi bija atbraukši tieši, un es viņam atdevu, lai viņš dzer to programmu, lai viņam ātrāk visas saites, jo viņam saites tur arī bija sabojātas, un lai viņam viss ātrāk atjaunojas. Un tad kaut kā iegrozījās tā, ka es vienkārši aizmirsu visu vasaru vienā skrējienā, jā. Un tad rudenī skatos, hopā, šis ir izmests akcijā. Bija kaut kādas maz dienas, tur bija kaut kādas 6 dienas, laikam, es nezinu. Bet baigi ātri bija, baigi īsais periods bija tā akcija. Un es vajag hops uzreiz pagrābu, es teicu, nē, man vajadzīgs, man vajag to ceļgalu dabūt pie dzīvības normāli. Un es izdzēru to kursu. Uzlabojumi bija, ļoti lieli uzlabojumi bija, bet tā kā ne līdz galam. Un tad, kad es skatījos, pētīju, tā kā, es parasti izpētu visu, ko es lietoju. un tad, kad es pētīju, es klausījos, kur stāstīja pats tas zinātnieks, kas izgudroja viņu šo produktu. un tad, kad viņš stāstīja, viņš vispārībā interesanti. Jūs zinājāt, kad, aptiekās, visur ir nopērkami, jā, šīs hialuronskābes, bet parasto to hialuronskābi, zinājāt, no kā viņu ražo? Viņu ražo no gaļu un vistu sekstēm. Jā. Un pie ražošanas viņu ražo, un viņā paliek ļoti daudz tā vistu DNA. Un tāpēc cilvēkiem var būt blaknes no tā. Un mūsējo ražo no kaut kā cita. Jā, tāpēc mūsējs ir labāks. Un uz akcijas viņu paņēmu, es viņu izdzēru un sapratu, ka, un tajā vispārībā, kur tajā video, ko es klausījos par to produktu, viņš stāstīja, ka cilvēki, kam ir urīnskābe, urīnskābe, tas ir priekšvēstnesnes podagrai, viņiem ar vienu kursu nepietiek, obligāti vajag 2 vismaz kursus vai pat 3, jā. Es sapratu, ar vienu kursu man nepietika, es sapratu, ka man ir jāņem, un tad, kad es izdzēru to vienu kursu, es paņēmu otru. Un es viņu sāku dzert, vienu pudelī es dzeru, un otrai pudelī jau pusīte ir. Un tagad es varu teikt, kad viņš man nostrādāja, jo man ir pavisam citas sajūtas kāpjot pa trepēm. Vēl nav līdz galam, bet, kad es tikšu šai pudelī līdz galam, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka man būs vēl labāk. Viņš arī stāsta, kā viņš darbojās tas produkts. Tā kā, ja jums arī ir problēmas ar locītavām, piesekojiet, spiediet sirsniņu, padalīties un rakstiet komentārā locītavas. Vai komentārā, vai privāti uzrakstiet, vai arī 265, 23, 982 locītavas, un es jums izstāstīšu visu.